Nu, un tad, kad mēs esam izveidojuši šo kubiku Rubiku un pielikuši pie konkrētām malām, pie sienas un pie tā augstuma, mums ir jāizvēlās tāda opcija kā modificētājs, kā boolean. Tas nozīmē to, kad mēs paņemam konkrētu elementu, šajā gadījumā sienu, un jūs redziet, tur, kur ir rakstīts objekts, ir tāda maza tāda pildspalviņa, un tad mēs ar to pildspalviņu atzīmējam to elementu, kurš būs tas, kurš pazudīs. Atzīmējam kubu, mēs redzam, kad mums tās sienas pēkšņi tā siena ir pazudusi nedaudz, bet to mēs varam apiet ar risinātāju solveram piespiežot fast. Tad, kad to mēs esam izdarījuši, mēs sameklējam listē šo kubu, kas ir, sekcijā logu caurumi, un, kā jūs redziet, labajā pusē tur maliņā ir tāda actiņa, un piespiežot actiņu, mums arī izveidojās viens loks.